nokļuvusi veiksmīgi īrijā. Čau visiem! Esmu veiksmīgi nokļuvusi īrijā, strādāju šeit, dzīvoju šeit tagad. Kā jau es jums visiem apsolīju, pastāstīšu, kā man iet, tā teikt, nepazudīšu. Es nevaru izdomāt labāku veidu, kā jums parādīt visu, tātad jāuztais filmiņa. Tad nu skatāmies, kādi Что это? Čau visiem! Šodien pastāstīšu mazliet par transportu īrijā. Pirmkārt iepazīstināšu jūs ar savu tačku. Šī pirmā dāvana, ko man uzdāvināja īrijā, tas ir ritenis. Ļoti aprūsējis, vecs, bet neko pielikt dubļu sargus. Vēl viņam ir gaismiņas. Nopirku slēdzeni un ideāls pārvietošanās līdzeklis īrijā. Jo, kā jūs redzat, uz katra ceļa ir metru plata josla. Līdz ar to šeit ir jāieplūst satiksmē, kas ir diezgan intensīva. Pirmajās dienās bija ļoti grūti, vēl ņemot vērā, ka šeit tāpat kā Anglijā braukšana notiek pretējā virzienā, salīdzinot ar Latviju. Bet nu jau ir ideāli un jūtos it kā braukt ar automašīnu. Ko vēl par transportu varētu pastāstīt? Autobuss. Jā, tas ir viņa populārākais pārvietošanās veids. Lētākā biļete 1 lata maksā, tomēr ritenis iznāk priekš mums daudz lētāk. Izvēlēties savu transportu. Es izvēlējos riteni. Veiksmi! Dzīvoklīts atrodas mazliet nostās no lielās ielas un pilsētas burzmas. Šeit būs gan dienā, gan Šīs ir durvis uz pagalmu. Tātad šīm durvīm vēl 15 gadu laikā neviens bez atļaujas nav ticis. Šodien ir vēstule. Tas ir mūsu pagalms. Pretī mums dzīvo poļu ģimene, jau kādas 6 gadus ar saviem bērniem. Tā ir baigās ballītes katru vakaru. Šeit pretī ir mūsu dzīvoklis. Miers un klusums pilsētas centrā, ko var vēlēties. Tad neejam apsīties, kāds ir mūsu dzīvoklīs. Šeit nu mēs esam mūsu jaukajā dzīvoklītī. Aiziesim no sākuma uz manu istabu. Istaba nav liela, 4x3 kvadrātmetri. Man paveicās, kad es atbraucu, tieši tā laikā dzīvokļa saimnieks nopirka jaunu divguļamo gultu. Līdz ar to gan nekam citam vietas šeit vairs nav. Šeit mēs redzam vienīgo apsildes ierīci, bet ņemot vērā īrijas laikapstākļus, īrijas ziemas, ar to pilnīgi pietiek. 20 minūtes ieslēdz un istaba jau silta. Līdz ar to šī arī ir veļas žāvētava mums. Tālāk aiziesim ciemos pie Māra. Šeit ir viņa istaba. Gan arī tāda pati kopija, arī divguļamā gulta. Līdz ar to nekam citam šeit īsti vietas nav. Jā, baloni, Mārim bija vārdiena. Jā, šeit viņam ir daudz draugu. Tālāk aiziesim uz vannas istabu. Vēl vannas te nav nemiņas, bet, nu, tualeta dušas kabīne. Īstenībā neko vairāk arī nevajag, pilnīgi pietiek. Un mūsu dzīvojamā istaba, ciemiņa istaba, reizē arī virtuve. Tā kā, nu, zināšanai par ūdeni īrijā nav jāmaksā, tikai par elektrību, līdz ar to tas mums vienīgais komunālais rēķins. Par šo jauko dzīvoklīti mēs maksājam 650 eiro mēnesī. Bet ņemot vērā, ka tas atrodas centrā, tas nav dārgi. Internets gan šeit ir šausmīgs. Tā jau mēs maksājam 55 eiro mēnesī par internetu. Bet, nu, ir lietas, kur Latvija ir tālu priekšā. Šeit mēs varam redzēt mūsu kaimiņu suni Fifi. Jaukākais jaukumiņš. Viņam visi ir draugi.
Pie katras iespējas viņš cenšas tikt mūsu dzīvoklī. Kaut ko atrast, ko apēst. Uz muguras viņam rakstīts riktīgi forši. 3 lietas, ko suns dara. Ēd, guļ. Un 3. lieta, ceru, ka man skaļi nav jāatsaka. Super. Čau. Ir, ja mēs ar Māri brīvo laiku lieku netērējām. Neatkarīgi no laikapstākļiem, saulains vai lietains, 3 reizes nedēļā skrienam. 2 minūšu attālumā no mājām mums ir ļoti foršs parciņš. Tad mēs cenšamies uzlabot savu fizisko formu. Un skriešana ir tikai puse no mūsu treniņa. Otrs treniņš vēl grūtāk. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 Mariņš uzspēlē pusotru stundu basketbolu. Samaks 7 eiro, riktīgi forši, labi atpūta. O, čau! Jā, mēs esam pašā pilsētas centrā. Spairs. Viņiem tas ir lielais laimes pulkstenis, teiksim. Tiekamies pie Spairu, mums laimes pulkstenis viņiem tā vienkārši špica. Tur mēs redzam lielo iepirkšanās ielu. Īrijā Dublinā ir 2 lētā un dārgā iepirkšanās. Viena vienā pusē upei, otra ir šajā. Šī ir lētā iela, tuvāk mājām. Mēs dzīvojam 10 minūtes gājienā no šejienes. Šo var nosaukt pār pilsētas sirdi. Cilvēki daudz šodien svētdiena īstenībā parasti vēl daudz pilnāks. Jā, šī ir viena no ielām, kuras meklēja darbus. Staigāja sīvīgi turp un šurp katrā vietā. Bet, nu, paldies Dievam, atrada darbu citā vietā. Izbauda mīrību. Labi. Šobrīd mēs esam vienā no skaistākajām Dublinas vietām. Šo var nosaukt par Dublinas Daugavu. Viņa nav tik liela, ne uz pusi kā Daugava, bet, viennozīmīgi var teikt daudz skaistāka. Te ir tilti pa 250 metriem uz katru pusi, cits par citu skaistāki. Šajā pusē mēs redzām Dublinas tirdzniecības centrus un biznesu, visus ofisus. Un otrā pusē savukārt jau ir visa vecpilsēta un dzīvojamā māja. Šeit arī var redzēt lielāko Īrijas Nacionālo banku, kura ir arī viena no augstākajām celtnēm Dublinā. Lai cik tas būtu smieklīgi, te dzīvo gandrīz 2 miljoni cilvēki, un te nav gandrīz nevienas daudzstāvu mājas. 5 stāvu māju dzīvojumās tas ir maksimums. Dažas vietas var redzēt, varbūt augstākas. Everybody waving, yeah? Everybody waving, yeah? Šodien mēs esam sushi restorānā. Reiz nedēļā mēs cenšamies kaut kur iziet ārā, iepazīties ar Īriju. Pirmo reizi tas ir sushi. Pirmie iespaidi Latvijai garšīgāk, bet ir ok. Apkalpošana laba, cenas labas, tā kā labu apetīti. Mans restorāns atrodas vienkāršā dzīvojamā mājā, bet ņemot vērā, kad tas ir biznesa kvartāls, šeit ir ļoti bīzīgi gan dienā uz lanču, gan arī vakarā. Augšā ir Dakas kafejbāra, kur strādāju es, bet apakšā ir fine dining restorāna ar tādu pašu nosaukumu Dakas. Tātad mēs esam ienākuši pie manis restorānā.
Maza jauka vietiņa, 16 galdi. Iesim lēnāk vēl redzēt. Smuka bāra lete. Maris, say hello. Visforšākais cilvēks pasaulē, iespējams. Iespējams. Jo. Pastāvīgie klienti. Abi lielie vīna skapji. Kaut kā tā pie mums izskatās. Beigās izrādās tikai 70 vīni, nevis kā es sākumā domāju vismaz 100. Lai tos visus iemācītos, man vajadzēja 4 dienas. Es tagad zinu katram vīnam gan valsti, gan vīnums, no kā tas ir taisīts, gan arī no kuras kompānijas tas nāk. Un īstenībā ikdienas apkalpošanā tas ir milzīgs plus, jo tu jau no pusvārda saproti cilvēku vēlmi, un līdz ar to tas arī atsaucās uz mūsu tējas naudām un servisu. Klients tev parāda pirkstu, grib rādīt ar pirkstu vīnu kartē, bet tu viņam nē, vai tas ir tas vīns, vienkārši nosauc, viņš wow. Tā kā zināt vīnas ir baigi forši, un līdz ar to vīni bija, man liekas, mana vājākā vieta bārā, un es par tiem neko nezināju, bet tagad, man liekas, es zinu ļoti daudz, un līdz ar to tas ir plus man pašam. Šeit jūs varat redzēt mūsu vīna leduskapus. Tur ir visi baltvīni, sarkanvīni, dzirkstošie vīni un saldie desertvīni stāv citās leduskapī. Kas vēl ir ļoti interesanti, pie mums mēs kopā pasniedzām 15 sarkanvīnas, apmēram tikpat baltvīnus par glāzēm. Un vēl arī pat šampanieti mēs servējam šeit par glāzēm. Mūsu mazais noslēpums, kāpēc mums ir vismaz 30 vīni pa glāzēm un pat arī šampanieši. Šī vienkārši nodrošina to, ka šampanietī mēs katru vakaru varam iepildīt CO2, līdz ar to tas nebojājās. Un jā, mums atvērt šampaniešu pudeles stāv 2 nedēļas. Mēs pasniedzam klientam un viņš joprojām ir kā tikko atvērts. Un tāpat visiem vīniem mēs izsūknējam visu gaisu, kas nodrošina to, ka viņi nebojājās. 2 nedēļas kopš šeit strādāju, šeit nav izmest nevienu iesākt vīnu pudeli ārā, jo viens būtu drāķēts vai bojāts. Līdz ar to jā, tas ir veids, kā nodrošināt to, ka mēs tik daudz vīnus varam servēt pa glāzēm. Visu no ēdienkartes mums sniedz virtuve. Vienīgais, ko mēs paši taisam, ir siera plate, kas arī mazliet liels čakars. Mums uz siera plates iet 8 dažādi sieri, 4 iet no īrijas, 4 franču sieri. Nekāds siera fans es neesmu, pašam man garšo tikai viens no Francijas, kurš ir līdzīgs kā mūsu dzinteru sieras kausētais. Pārējie visi man galīgi negaršo. Bet, kad vakarā aiz ap āru visu laiku taisīt pašam siera plates, griezt visus sierus, un pie tam, lai nejūt citu siera garšu, katru sieru griezt ar citu nazi, ir mazliet čakars. Bet, visi cilvēki sajūst par mūsu siera platēm. Redzat, šeit Daksas restorānā nav servēti galdi. It kā liekas, ka tas ir līdz ar to daudz vieglāk un zemāks klases restorāns, bet īstenībā tieši otrādāk ir daudz grūtāk. Jo, kad tev cilvēki atnāk vakarā un pasūta tapas 2 kārtās un pēc tam vēl desertu un pasūta ūdeni un vīnu, tev viss ir jāsāk no nulles, visu galdu servēt, jāatnes ūdens, jānoservē vīns, tu atnes visus galdu piederumus, sāvetes un tad nes pirmo kārt otro. Līdz ar to īstenībā vakarā mums ir tieši daudz grūtāk, tāpēc, ka galdi nav uzservēti. Bet, tas ir tapas bārs, tāda firmas politika. Tas mazliet par mūsu apkalpošanas kultūru. Īstenībā ir tā, ka sākumā bija ļoti grūti pierast pie visas tās liekvārdības un uzbāzības. Ja man pašam likās, kas jau regulāri piegāja pie klienta galdiņu, uzprasīja, vai viņi vēlas vēl kaut ko papildināju, vīnu un tā tālāk. Vienalga, atnāks menedžers pateicis, kāpēc neklāt pie galdiņiem. Un arī šeit tas ir ne tikai tu apjautājis, vai viņi nevēlas vēl kaut ko un kā. Vienmēr pajautā, kā viņiem garšoja maltīti, kas no viņi, ja viņi izvēlas, piemēram, 4 dažādas tapas uzklops. Tu pajautā, kura garšoja vislabāk un tā. Pirmā nedēļā bija tā ļoti grūti pieredze, bet tagad jau ir vieglāk un uzveiks pat pašsaprotami. Un to var arī uzreiz redzēt klientu. Kā klienti novērtē mūsu pirms sastādīt čajus un nākot apkārt. Bet to liels prieks strādāt šādu veidu tapas bārā. Tad pastāstīšu mazliet par savu darbu. Man mēnesī jānostrādā 160–165 stundas, 5 dienas nedēļā, 8–9 maiņas. Vienīgi piekdienas nav foršas dienas, piekdienās sanāk 11–12 stundas, un tā man ir tāda vispār nepatīgā maiņas likotā. Tā teikt, es atnāku nostrādāju no 12 līdz 3, tad man ir pauze, un no 6 līdz beigām kopā sanāk 11–12 stundas. Pārējās dienas ir daudz maz vieglas, līdz ar to nejūtos pārstrādājies. Šeit ir rīktīgi garšīgi stafuli. Ja tu strādā 8 stundas, tev baro vienreiz. Ja tu strādā vairāk 8 stundas,
tev baro divreiz, un tev vienmēr ir kaut kas cits. Pie tam arī tas, ko mēs dabūjam stafu, tas arī ir ēdienkartē, līdz ar to mēs vienmēr kaut ko varam izmēģināt no tā, kas mums ir kartē. Un tiešām fantastiski garšīgs uzkods, gan augstās visas, gan karstās. Ja veiklē bija ļoti garšīgi, gan siera plati, gan meditārā, bet, kā šeit tā es ar visu, tas ir vienkārši wow. Tiešām sen nebija ēdis tik garšīgi. Ko es vēl varu pastāstīt par savu bāru, lai gan mums ir vīna bārs, 70 vīni, mums arī vairāk kā 20 talīra. Lai gan izlēmīgi tikai 4, pārējie puteļauli tomēr, labus piemērus kā Tiger un Cobra no Indijas un Singapūras, diez vai kāds Latvijā būtu dzēris. Mums šeit ir alus no visas pasaules, Kanāda, Austrālija, Jaunzēlande. Diemžēl mums pat bija alus no Āfrikas, bet viņš vairāk nav pieejams. Tā kā strādāt ir interesanti un jaunas zināšanas, ko iemācīties šeit. Hei, lai gan mēs saucamies Dakas kafē bāri, tapas bāri, bet mūsu servis un mūsu izskats par to neliecina. Tāpēc mēs varbūt esam iespējams viens no vislabākajiem tapas bāriem visā Dublinā. Nobeigumā es vēlējos mazliet pafilozofēt kopā ar jums. Tas, ko es esmu sapratis, ka ir divas lietas, kas cilvēku virza dzīvē uz priekšu. Tas ir mērķis un motivācija sasniegt šo mērķi. Ja jums dzīvē pietrūkst viens vai otrs, tad uz panākumiem bagātu dzīvi ir diezgan grūti cerēt. Es domāju, ka daudz no jums teiks, ka viņi īsti nezin, ko viņi grib vai uz ko tiekties. Vienmēr sakot, viņiem nav konkrēts mērķis. Tiem cilvēkiem es noteikti ieteiktu sākt kādu mazāku mērķi, kaut vai kādu netikumu atmešana vai jaunu hobiju uzsākšana. Jo no pieredzes es saku, ka tikai tas, ka jums ir tas mērķis, uz ko tiekties, jūsu dzīve mainīsies uz pozitīvo pusi. Otra lieta, ar ko daudz saskarās, ir problēma, ir motivācijas trūkums. Un pirmkārt ar to ir jāgrib cīnīties. Paskatieties uz savu dzīvi šodien, padomājiet, vai tā jūs gribat dzīvot pēc gada, pēc 2, 5. Ja jūs neko nedarīsiet un nemainīsiet savus ieradumus, kas varbūt traucē, tad nekas arī nemainīsies. Un visticamāk, ka tikai pasliktināsies. Padomājiet, vai tās vērtības, kuras jūs turat godā šodien, jums nodrošinās veiksmīgu nākotni. Man ir 23 un es uzskatu, ka man ir ļoti paveicies. Kāds rakstnieks ir teicis, ka cilvēkam paiet pusdzīve, lai viņš saprot, ko īsti nozīmē vārds dzīve un dzīves jēga. Taču es zinu, ko es darīšu pēc gada, pēc 2, un es zinu, kas man šai dzīvē jāizdara. Tāpēc es vienkārši gribētu jums visiem novēlēt, lai jums ir pietiekami daudz motivācijas sasniegt savus mērķus, un tad jau tiekamies. Paldies visiem par atbalstu! Čau, jā? Ko tu šeit dari? Es te nopirktās. Tā ir no Latvijas? Poļu. Poļu veikalā jau? Priecājies, ka šoreiz atbrauc ciemos. Labi, mums jāiet, tad jau visiem veiksmes.